Poga ir nospiest, mēs sākam, laikam, jā, mēs sākam. Ko darīt? Ziniet, kāds laiks ir? Ir metālkāsta laiks. Nu, gandrīz. Varēdzāk pie mums viesos ir iepazīst komūnu epizodē Forģu, kas nāca pa taisno no metālkāsta. Nu, un arī no mūsu komūnas. Pierreiz. Labdien. Jā, vēl mums ir tāds brīnišķīgs lietotājs biedrs, kas ir no mums no pašiem pirmsākumiem UTT, kas ir Misters Kadiljaks. Čau visiem, paldies. Un vēl senāks, un vēl vecāks, bet varbūt netik vecāks mūsu... Negluži tie tēvs un dievs, bet viņa dēls. Šitas te, kā čipa, tā kā Jēzus, kad dievs un dēls, un mums divnieks ir dievs un tēvs. Tā, ka parādīsies nākošais kaut kāds vadītājs, tad es vairs nezinu, kas viņš precīzi būs. Viņš būs šitais uzurpators. Uzurpators. Viņš gādīs Danielu pret pašu vēlmi. Jā, bet tagad vispār ir interesanti, kurš no mums ir vecākais, viņa jaunākais. Jo cik man ir gadi? Man liekas, man ir 28. Necitējiet šito, te man liekas, man ir 28. Tev liekas. Tas labi, ka liekas, ka 28. Zini, kā pēc 30 vēl arī tu tās, nē, man vēl nav 30, man ir, kad esmu jauns un spīgans. Pēc 30 jau šitā dementi iestāsies. Tu sāks sajust tās vietas, kuras neesi jūtis, atklās jauns potenciāls sevī, ko nevar izdarīt. Nu labi, es jau jūtu, neviens negrib runāt par saviem vecumiem, tad mēs varēsim sākt ar mūsu Forge. Nu, kā pa dzīvi ir Forge? Kā jūties šojā rītā? Ziema. Nav mīļākais gada laiks ziema. Gribas tomēr ātrāk pavasaris, lai pienāk. Tā kā, sniegs un visas tās pārējās lietas forši, bet visādi citādi. Jums baigi patīk tā ziema, vai tad? Tā, teiksim, man patīk, teiksim, kā tagad sniegotas ziema, tāds foršais sniedziņš. Tā kā, man rodas vēl lielā foršāk tā Ziemassvētku sajūta. Tas vienīgi decembrī, bet kad tas viss paiet, un tad... Protams, tīrīšana un viss šitais, un sveiciet izraisītājiem sālim uz ielām, un mani apavi jau raud gaužām asarām, ja viņi vienkārši gandrīz apavi jau nemaz tik ļoti, man bikses ir sairāks sabojāts no šitās te ziemas. Ir kaut kas tāds jocīgs bijis, ka viņas ķipa pārakmeņojušās vai vienkārši traipi neizmazgājumi parādījušies. Jā, tas bet uzskatīsim tos par mazajiem tā kā bonusiem tādiem ziemas dzīves bonusiņiem. Bet ir es atceros, ka es biju sīgs, man bija ziema numur 1 gada laiks. Iespējams, tas bija saistīts ar kaut kādu tur šļūkšanu no kalniem vai vēl kaut ko, bet es atceros, ka es biju sīgs, bija baigi riktīgi patika. Tagad ir ok, bet es jūtu, ka, es izbaudu vairāk vasaru tādā ziņā, ka tev nevajag visas šitās drēbes ģērbes, tu vienkārši izskriet ārā un ir ok. Ziemā visas tās sagatavošanās un tās te tik ļoti, bet kā izskatās man super patīk. Kamēr ir sniegs. Lūk, ziema bez sniega, tas ir riktīgi draņķīgs gada laiks. Tur tā kā plusu ir visai maz, ir tumšs, ir slapšs un viss. Uznāk sniedziņš, tie ir forši. Pagaidām arī ziema ir tīra, tāda, teiksim, nav tas baigais sals, viņš tā kā ir tāds tas mīnusiņš, bet viņš ir tāds, ir ok, ir normāli, ir ciešams. Nav tā, ka tur buļina tur -30 augstie vēl vēji un tur tāds... Bet ok, ziemu mēs tikām skaidrībā. Mums patīk, Forģam mazāk patīk. Tātad mums Forģ Silvestru. Ar ko tu... Es domāju, tāds labākais, kā mēs te varētu sākt iepazīstināt, būtu tas, kā tu raksturot, ko tu vispār aizraujies, kas ir tavas intereses?
Tas jau, laikam, lielākā interese jau tika sākumā pieminēta. Tā, protams, bija tā, nevis bija, bet ir mūzika, tas smagais gals, protams. Tas ir tas, kas tā visvairāk aizrauj un ievelk un notur to uzmanību un palīdz dzīvot un izdzīvot. Tā kā aizpilda visu to brīvo laiku pa lielam. No rīta līdz vakaram neteiksim tā, ka 24/7 tas viss fonā skan, jo tas ir tā kā drusku patraki, protams, apskaužu cilvēkus, kas tā var drillēt vienu un to pašu vispār dienu no dienas, gadu no gada, un kā viņam tas neapnīk, es nezinu. Tā kā es neesmu tas stereotipiskais arī metālists, prāts tomēr ir atvērts uz citām lietām, jo reizēm tomēr tā lieta arī abesi, un tad var aiziet paklausīties kaut kādas citas lietas. Tā kā nav tā, ka es esmu iebāsts kaut kādā vienā rāmī tikai, un tur visu dienu klausos, kā tur cilvēki bļaustās, un tur daudza bungas, un nav tik traki. Man liekas, tāds stereotips arī pastāv dažreiz. Tur normāli. Tu klausies, tagad tev nonāk tas, ka vajag kaut ko citu, vai tu vari vienkārši uz popu kaut kādu, kad metāls ir bez maz vai kaut vai. Jā, kaut kādi tiešām 80. disko vai kaut kāds tur, nezinu, raps, hip-hops, elektroniskā mūzika. Vienalga, mēs to saucam par tādu paletes attīrīšanu, ka reizēm tomēr vajag tas tīri prātam arī tavam ir drusku veselīgāk. No metāla, ko tu, teiksim, konkrēti kaut kādu tur, kā to metāla virzienu klausies, vai visu pēc kārtas, kas ir iekšā? Protams, ka ir tādas preferences, ja to tā varētu nosaukt, tas ir tas ekstrēmais gals, bet arī, tur tajā metālā ir arī īstenībā tik daudz visa kā, ka no visa pamazām arī gribētu teikt, ka sanāk paklausīties. Protams, ir kaut kādi, nezinu, varbūt simfoniskais, un tur power metals nav tās pašas iecienītākās lietas, bet arī tur, protams, var atrast kaut ko. Reāli, ja cilvēkam ir atvērts prāts, un tev nav kaut kādi stulbi elitista standarti uzlikti pašam, tad reāli laba dziesma ir laba dziesma neatkarīgi no žanra. Tā kā es nekaunos, ka man tur arī tiešām varbūt patīk kāda popa dziesma vai kaut kas tāds. Jo pastāv baigais elitisms tomēr metālā, un tas reizēm baigi besī. Un es pats jūtu, ka es mazliet par tādu kļūstu drusku. Jo tas tā kā mazliet tā kā neapzināti tomēr arī tur sāc vērtēt cilvēkus pēc viņu mūzikas gaumes, ja viņi tur neklausās kaut ko, kas tavuprāt nav tur tik super smags, tu tā pirmā doma ir, tu jau tur neko nesaproti, un tad tu, protams, pieķersēji pie tās domas un atgādini, vecīt, tu arī tāds kādreiz pats bija. Tev arī kādreiz likās, ka tur Avenged Sevenfold vai tur Five Finger Death Punch ir smagākās grupas pasaulē, bet tā progresija aiziet kaut kā tur. Protams, ir cilvēki, kas tajā visā paliek un īsti tur varbūt neeksperimentē, bet ir novērots, ka cilvēki sāk ar vieglākām lietām, un tad pamazām viņi tur uzkāp. Tā kā neviens nepiedzimst uzreiz tur kā kaut kāds baigais Deicide vai tur Revenge fans, līdz tai lietai ir jānonāk, un reizēm klausīties kaut kādus tur 50 gadīgos tur čalīšus, kas tur dirš virsū šitiem jaunajiem, ka viņi tur neko nesaprot, vai tur mūsu laikos tur bija tā, un nebija Spotify un tāda lieta. Laiks iet uz priekšu, lietas mainās, un nevar būt tā, kā bija 85. gadā. Lietas ir savādākas, tāpēc ir jāsadzīvot to. Kāds tagad tāds tur vecāks tāds, mani Audi, māstādas ir Kas ir īstenībā tāda interesanta atšķirība starp mūsu publiku. Tā, ja mēs skatāmies uz spēlēm un anime, mums nav šito old fagu vispār, ķipa, kas atcerās vecos labos laikus, jo nebija vispār, bija tukšs. Mēs esam gandrīz vecākā paudze, tas pārspīlējot, bet idejas, ka katram, teiksim, nezinu, tur manai paudzei, kad mēs tur būsim nosacīti tur 50, tie, kas izdzīvos pēc atomkārā, tad mums būs mūzika, teiksim, aptuveni šitie kaut kā tur 2010, 20, kaut kur šitais periods, aptuveni būs, mūsu jaunīki, šito mēs klausījāmies, un mums būs tās top grupas. Tas ir gluži kā kaut kādam mūsu vecākiem, tur nezinu, tie 80, 70 gadu, tur tie dziesmu, tie hīti kaut kādi. Laiks iet, tā kā mainās, vienalga, katrai pauzē būs savs kaut kāds tas viņu iemīļotais. Protams. Forge. Kāpēc tieši metāls? Kas ir tas, kas tev saista viņā? Viņš tev pret kaut ko
palīdzēs, nezinu, vienkārši ar, nezinu, tādas emocijas rājas kā nekas cits, kas ir tajā metālā iekšā. Bet tieši priekš tevis, nevis priekš visiem, bet tev. Nu, es to reāli, kā jau teicu, tur ir dažādi žanri, un tā dažādi žanri ir arī paredzēti kaut kādiem, nezinu, dažādiem dzīves apstākļiem, bet, teiksim, es to dažreiz vienkārši mēģinu raksturot tā kā enerģijas dzērienu bez maz vai mūzikas formā. Tā kā reāli tā ir kaut kāda dabiskā narkotika, jo tā enerģija, kas tur pastāv, nu, es tā kā citā mūzikā neko tādu nevaru dabūt. Un, protams, pastāv tas stulbais stereotips, ka, nu, metālisti jau neko reāli nemāk, tikai tur bļauj un instrumentus arī neviens nemāk spēlēt, bet tas ir ārkārtīgi greizs uzskats, jo tas nevarētu būt tālāk no patiesības, bet labi, tas ir jau mazliet citās sliedēs ejot, bet reāli. Nu, es saku, tā ir tā kā narkotika, tā kā enerģijas dzēriens, jo tas vienkārši, ka tu to klausies un laic caur savu ķermeni cauri, tu nezinu, tu tā kā esi bezmazliet kaut kāds transformators. Kad es to mūziku klausos, es nevaru vienkārši mierīgi gulēt gultā un, nu labi, kaut kādus konkrētus žanrus, protams, atkal jāpiemina, ka tu vienkārši to mūziku laic caur sevi un tu jūti, ka, nu, kaut kā tas ir jālaiž ārā, kaut kādā produktīvā veidā. Protams, varētu tur iet arī uz ielām kauties, griezt cilvēkus, bet tas varbūt nav pats produktīvākais veids. Nu, es saku, to var enerģiju vienkārši pārveidot kaut kādās fiziskās aktivitātēs un izmantot kaut kā liederīgi, kaut kādai iedvesmai, kaut kādiem tādiem darbiem. Un, nu, protams, ka ir mūzika, metāla arī atmosfēriskā, kuru tiešām var pagulēt, pabaudīt, reizēm paraudāt, varbūt pat tiešām, jā, bez jebkādas kaunēšanās. Saku, tur ir visa kā tik daudz, ka man dažreiz tiešām sāpīgi dzirdēt, ka cilvēki tā īsti neko nesaprotot par to lietu, vienkārši to tā noliek. Tā kā tā ir kaut kāda tur primātu mūzika bez prasmēm, domāta tur alu cilvēkiem, kas tur dzērājiem, narkomāniem, kas tur tā kā pa dzīvi neko īpašu nedara, bet ir atrodamas tur arī ļoti intelektuālas lietas, bet, protams, ka ir arī reizēm vienkārši nepieciešams tāds brutālais barbarismas, lai te vienkārši pieceltu ārā no gultas un liktu kustināt savu ķermeni un darīt visādas tādas lietas. Izklausās, ka tev tā metāla aizstāvība ir sāpīga tēma, ne? Kad vajag šito metāla abižo šitā izsakās tā, kad esmu tāds liels metāla aizstāvis. Nē, nu jā, pravietotājs. Es tiešām esmu aizstāvis un atbildot Kadiliekam, jā, nu, es nezinu, vismaz tāds man uzskats rodas, kad es kaut kur, kaut kādos tur, nu, nezinu, YouTube video vai tur kaut kādās intervijās vai atkal skolas laikos, nu, es nezinu, no kurienes tie stereotipi rodas, bet kaut kā vienmēr uz tiem metālistiem, man liekas, ka cilvēki skatās ne ar to pašu labāko aci. Nu, es nezinu, no kurienes tie stereotipi nāk, bet, nu, kaut kādās filmās bez maz vai arī paskatoties vienmēr tur, ja tur kaut kādi metālisti ir, tad viņi, protams, ir kaut kādi baigie netīreļi, tur narkomāni, alkoholiķi, kas tur vienkārši dzīvo pagrabā un tur neko nedara. Jā, nu, nezinu. Kā tu pats vispār nonāci līdz metālam? Tev, nezinu, tur kaut kā pats, nezinu, tur skolas laikā dabīgā veidā, vai tur, nezinu, kāds uzsēdināja tevi? Kaut kā, jā, tā liekas, ka diezgan dabīgā ceļā tas notika īpaši. Kaut kur atceroties, varbūt ar brālēnu, kaut kur braucot, viņam tur skanēja kaut kādas alternatīvās, smagākas grupas, vai tur arī reku tie paši anime music video, kur visādi Linkin Parki, protams, gāja. Tur tas jau arī obligāts variants bija. Kaut kā tie bija tādi pirmsākumi noteikti. Jā, tā kā. Nu, nebija tā, ka tur kaut kādi vecāki vai kā citiem tur ir, ka baigi bezmaz vai ar varu tur uzsēdinos tās lietas visu laiku klausoties. Nu, nē, tā nebija. Tas viss tomēr bija diezgan, kā jau teicu, tāda dabiskā progresija, reku sākot ar Linkin Park un tāda tipa grupām un pamazām ejot uz kaut kādu tur metalkoriņu, tur Bring Me The Horizon, tur Avenged Sevenfold un tur deathcore, protams, tālākā smaguma progresija un tad tur, protams, tālāk death metals, black metals. Un tad visas tās lietas jau kopā jau. Kā var, teiksim, izskaidrot nezinošam cilvēkam, nezinu, kaut kādu pamatu, kaut kādu atšķirību, ar ko atšķirās visi šie metāla žanri? Kā, teiksim, nezinu, vienā vārdā mēģināt aprakstīt? Kā to aprakstītu? Nu, tas ir
katram apakšžanram tās skanējuma īpatnības, kaut kāda, varbūt, ģitārspēles tehnika, vai tur vokāls bieži vien atšķirīgās tehnikas, kas tiek pielietotas tur, liriskās tēmas arī, tā kā imidžs varbūt kaut kādā ziņā noteikti. Nu, tas viss tā kā kopīgi veido tos apakšžanrus, jā, tā kā, tā, piemēram, death metals, paņemsim kā piemēru, tur, teiksim, aiziet tie tādi rūcošie vokāli, tās ģitāras ir tādas, nereāli smagais tas skanējums, lirikas, protams, par nāvi, par cilvēku graizīšanu, par asinīm, bet tas ir atkal stereotips, jo ir arī, protams, kosmiskās death metal grupas un visādas tādas lietas, tad black metal atkal aiziet vairāk tās sataniskās tēmas, varbūt tas tāds imidžs arī uzreiz atpazīstams ar visiem tiem visādiem dzelkšņiem, corpse paintu sazīmēto seju, tie melnbaltie varianti un sūdīga kvalitāte, kā tāda mūzikas produkšanam, ļoti ātras ģitāras, tremolo tehnikas. Tas tā apmēram ieskats vienkārši. Ja mēs runājam, nezinot par kaut kādiem šiem imidžiem metālu, droši vien es nezinu, esi lasījis, dzirdējis par Kissu, tagad par viņu pēdējo koncertu. Esi dzirdējis kaut ko? Kiss ir metāls? Tas ir glam rocks. Nē, nosacīti jau viņi var. To, ka viņi tā kā pāriet tā kā virtuāli, un viņi tā kā pasaka, mēs esam tā kā viss, mūsu pēdējais tā ir final tūre, viss, un viņi tā kā noprezentēs sev tur tā kā virtuālo savus avatarus, kur viņi tā kā sevi ir iemūžinājuši, un viņi tā kā ar šiem avatariem tā kā, tagad šie avatari tā kā ceļos tā kā tālāk, būs virtuālie tā kā koncerti, stadionā un tam līdzīgi, un tur, protams, tie nav, tur viņi gan specifekts, visādi tur pievienojuši vēl, ka diezgan forši un krūti ir uztaisījuši. Un vienkārši, kur man tā, kā ir tie, kas saka tādu, jā, baigi forši, baigi fē, vecīšiem viņi jau, tur cik tur 70, 80 gadu, jau ceļi jau. Un tādu, baigi forši, mēs varēsim turpināt klausīties viņus, jā, vēl foršākā veidā, un tā kā jauna ēra. Citi tādi saka, ka, nē, tas vairs nav tas metāls, jo tur, tā kā pazūd šī kaut kāda dzīvā tā spēle un vēl kaut kas un tam līdzīgi. Tā kā, jā, ko tu varbūt par tādu, nezinu, gājienu domā un kā tas vispār, teiksim, ir tas true metāls, nav tas true metāls. Kā tavās būtu? Jā, es nezinu, es domāju, ka visiem šiem vecajiem vilkiem tomēr ar laiku jāsamierinās un jāsaprot, ka šī nav, teiksim, šī ir jaunu cilvēku spēle un mūžīgi tādu mūziku tu spēlēt nevarēsi, jau reku viņi jau tuvojas riktīgam pensijas vecumam, tā kā, nezinu, es neesmu baigais atbalstītais tādām virtuālajām tur avatariem vai tur kaut kādām hologrammām, jo, reku, piemēram, pagājuši gadu bijām uz Iron Maiden koncertu, un tur viņi arī jau reāli pensionāri, bet vēl ļoti labā līmenī nospēlē tiešām visu cieņu, ka vēl viņi spēja tiešām pavilkt tās visas dziesmas. Tā kā visu cieņu, bet reāli skatoties, cik vēl viņi to varēs darīt, nezinu, to jau viņiem pašiem jāprasa, bet, iespējams, ka mums Latvijā tā noteikti bija pēdējā iespēja viņus redzēt dzīvē, tā kā tās grupas, kamēr tāda iespēja ir, noteikti ir jāredz dzīvajā, jo pēc tam, tas tur nekādi video vai virtuālie tur avatari, tas nekādīgi noteikti, ka neaizvietos vairāk to visu pieredzi. Jā, tas ir forši tīri tāda kaut kāds jauninājums arī, protams, tehnoloģijas kustās uz priekšu, un kāpēc gan ne, tīri intereses pēc kaut ko tādu paskatīties, bet vai to var salīdzināt ar kaut kādu reālu koncertu, reālām emocijām, kur tu redzi, kā tev tas cilvēks priekšā liek sevi ārā un to visu tā kā rāda uz skatuves. Personīgi es noteikti tikai gan jau, ka baigi negribētu uz tādu iet. Ok. Bet es pieņemu laikam, kad arī, piemēram, straumēšana un online viss, kad tas tradicionāli mūzika ir tāda visai draņķīga lieta, jo tur, principā, cenas ir super nosistas uz leju. Es nezinu, tu tā kā arī paņemsim. Tu būsi grupa, ko tu vari online izmest ārā. Tu vari pieteikties Spotify'am, kas tev neko nedos, var izmest video, kurā tu ieguldījies YouTube'ā,
kurš arī kaut kā jau monetizēsies, bet jautājums arī cik daudz. Un es tā saprotu, ka vispār tā visa ekonomika grozās ap to, ka tu veido koncertus tīri dēļ tā, ka tur cilvēki reāli samaksā vairāk uz to koncertu, nekā to var online dabūt. Ne? Nu jā, reāli laikam jau tā sanāk, ka tas galvenais peļņas avots jau mūsdienās laikam grupām ir tās tūras un tas, ko tu pārdod, nu visādi merči un tādas lietas, jo nav palikuši varbūt vairs tādi muļķi kā es, kas vēl tomēr pērk tos diskus fiziskā formātā un liek savu plauktiņā. Bet, jo, nu kaut gan arī, protams, tur novērojama kaut kāda renesance arī šajā lietā, jo tās kasetes un diski plates, tas kaut kādā undergroundā tas tomēr joprojām vēl ir diezgan populāri un cilvēki dara tās lietas, bet nu, vai tas reāli nodrošina tām grupām to visu nepieciešamo, es ļoti šaubos. Tā kā, nu, tā straumēšana, jā, tas ir arī tāds divējāds temats, tur ļoti viedokļi dalās un atšķirās. Daži ir ļoti kategoriski pret to, bet daži tā kā saprot, ka jāiet laikam līdzi un ka tomēr tas ir labākais veids, kā tu sevi tomēr izbīdīsi pēc iespējas lielākai auditorijai. Un, jā, nu, kaut kā tā. Ir. Man vienīgais par to ir reāli tāds, kas sajūta, ka tur bišķi mūzikā tirgus ir sačakarēts, kas ir neveikli, jo paskaties daudz, kur viss apkārt pāriet uz online un supers izdodās, visāds video taisīt, kaut te video ražošana, tur podkāsts, vēl viss kaut kas pāriet ļoti veiksmīgi uz online, bet mūzikai no vienas puses super veiksmīgi, visiem to mūziku vajag, no otras puses tur tā, tiksim, monetizācija, to mūzika ir tāda, bet jā, redzēs tāpat, kas būs tālāk. Tu man atgādināji par šito, ka es ar metālu iepazinos ļoti interesanti. Kad es iepazinos ar metālu, tā kā man vajadzēja sākt spēlēt metālu, pirms tam es vispār nebiju neko klausījies. Es tāds, ka pievienojos grupai, pateicu, šeit davai mēs spēlēsim metālu. Tāds, ok, es tagad klausos metālu. Ko tu spēlēji pats? Tā kā... Kādā ziņā? Kādu instrumentu? Ģitāru, jā. Man vajadzēja, tur bija metāla priklēm. Grupa nesalikās kopā, tur bija liels motivācijas problēmas UTT, bet es sāku izpētīt to visu, un tad man vienā brīdī pielīpa tas viss vēl projām, tas ir manā repertuārā klausīties metālu. Spēlēt metālu vairs es drīzāk varu mēģināt, bet man ir elektriskā ģitāra, man nav pastiprinātāja nekāda, kas ir bišķi neveikli. Kaut kad vajag paķert kaut kādu, nezinu, digitālo brīnumu, kaut ko tādu. Jo man bija viens brīdis, kad nebija naudas, un es pārdevu savu visu tehniku, jo man bija smooth effect pedāls, viņš bija vērtīgāks nekā mana ģitāra, un tagad, ja vajadzēja naudu, es nopārdevu to un atstāju ģitāru, jo viņi bija plētā. Jā, bet jā, kaut ko spēlē. Jā. Nezinu, varbūt var redzēt, ka ir tā ģitāra, ja viņa tur ir kadrā vai nē, tas te apgrieztā versijā. Var redzēt, jā. Nu, bet tas ir spēlēju, ir tā ļoti skaļi un smagi teikts. Es drīzāk tur esmu pamocījis, viņa tur pāris gadus tur pastrinkšķinājis, kaut ko pamēģinājis ierakstīt, bet tā, ka tur es kaut ko baigi spēlēt, un nē. Es saku, tas nav tik viegli, kā cilvēkiem liekas, tur ir baigai prasmei jābūt un vēlmei ieguldīt savu laiku. Un, jā, tur tā kā ar laiku es vismaz sasniedzu kaut kādu to savus griestus, un es sapratu, ka tur nekas tur tālāk baigi nesanāks, tāpēc tīri tā for fun, jā, kaut ko var kādreiz pastrinkšķināt, kaut kādus rifus parakstīt, paspēlēt, bet tā nopietni noteikti, ka nē. Tas jau izskatās salīdzinoši nopietnāk. Nu, kā mums klasiskais stāsts būtu ar ģitāram, ka kādam kaut kur mājā ir akustiskā ģitāra, tu zini, tur ķipa 3 līdz 5 akordus, un tu esi spēlētājs. Nu, jā. 3 akordi, kas uz ko var uzbūvēt, da jebko. Jā, galvenais, ka skan kaut kas un skaļi. Tā. Kas vispār tev pa ģitāru, kas tev pa setupu ir? Nē, nu nav tur nekāda setups, tur bija... Kaut kur tu sprauto ģitāru? Nu, jā, tādā ziņā, ka tā jau skaitās tā kā budžeta variants, tā Epiphone, Les Paul ģitāra, tur nekas tāds. Es saku, reāli, man viņa ir, cik jau sanāk, 6, 7 gadi atpakaļ nopirkta, un tūlīt visiem ģitāristiem apkritīs ausis, bet es viņai pat nereizi stīgas neesmu nomainījis, tā kā reku tīgdot. Bet, black metalam ir vajadzīgs, kā saka, jo vecākas stīgas, jo sūdīgāks skanējums, jo labāk, tāpēc tur viss kārtībā.
Nu, jā, parastais kopiks kaut kāds. Man pirmā bija kaut kāda super lētā ģitāra, bet tur viss bija slikti, un tad man arī bija šis te Epiphone Les Pauls pirmais. Skodā lietotie tirgu viņi tur paķēru. Viņa vēl koferi iedeva lielā tādu lielu, tā kā visas lielo koferi, kurā viņa tā normāli nemaz nelīd iekšā, bet viņa kaut kā iestūķēt varēja, bija normāli. Viņa smaga maita bija smaga, nesāt apkārt viņu skraidīt. Bija kā bija, bet viņš skaitījās labi, es pamēģināju. Pēc tam gan es kaut ko paķēru, zinu, stipri šito vieglāku, tā kā to pateikt. Es pat nezinu, viņš bija tā kā, man bija kaut kāda hibrīda ģitāra ar šiem humbuckeriem un pat vienu single coil iekšā no Yamahas kaut kā tāda, bet arī tāda viegla parocīga, plakans grifs, kaut kas tāds. Tas man stiprā tāda ātrāka ģitāra nekā šis Epiphone. Epiphone man arī nepatika tas grifs, ka viņš bija riktīgi izliekts. Reku vēl ir šitāds instruments. Kas tas tāds? Tas ir vispār. Vargāns. Jā. Jā, vagrāna cilvēks. Daniel, vēl pārā savu. Jā, viens. Man jāskrien uz citu istabu pēc manējā ir. Tu var redzēt kulturālu cilvēku. Vienīgais man pēc tam, ka viss lūpas ir asinīs, man tas tā kā bišķicīt rada šaubas, ka tāds paspēlē vagrām, pēc tam nošpļaujies asins. Nē, šitas ir tas Vietnamas, tas Danmoj saucamais, viņu tā kā nav pret zobiem jāliek. Man ir arī tas, kuru pret zobiem jāliek. Tas Nepālas, ja nemaldos, Murčanga saucamā. Nevaru atrast tagad, bet šitas ir, šito pat bez zobiem sanāk to arī spēlēt, jo viņš liekas pret lūpām un nekāds kairinājums baigi nav. To, ko pret zobiem jāliek, tas nav baigi patīkams, jā. Es ir baidos lielākoties pēc zobiem likt. Es nezinu, es tā nepalikšu pēc zobiem. Es viņai tāpat kaut kā pret lūpām atbalstīju, bet, skanēt jau skanēt. Prikulīgs. Es negribētu kļūt par profesionālu vargānu spēlētāju, bet vēl kā prikulīgs instruments. Bet tu skaties, profesionāļi man šķiet kaut kā nespļauj no asins, vai viņi dara kaut ko savādāk, vienkārši viņiem jau tur ir bieza jau kārta uzaugusi tāda, ka necaurstīt. Ir tie, kas pēc zobiem liek, un tad vienkārši pēc zobiem šito. Lai gan es skatījos kaut kādu video, kurus baigais spēlētājs spēlē, un es skatos uz viņu zobiem, tāds, kaut kā viņam nav baigi daudz to zobu tur. Es droši, ka tas nav saistīts, bet tāpat izskaties tā bikucīt aizdomīgi. Vai esi daudz mainījis zobus? Jā, cik daudz? Jā. Ir. Mēs vēlēks tādu sajūtu, ka mēs bišķiņ metālu mūziku esam izskatījuši, vai ir vēl kāds aizraujošādās, kurā, nezinu, tu izcelies, lepojies, kas cilvēkiem būtu jāzina. Nē, laikam ne jau vienkārši bez jēgas es te esmu parādies, jo tomēr tā anime arī, viņa ir kaut kur nākusi dzīves garumā visu laiku līdzi tāpat. Tā kā neesmu baigais vības tur vai kaut kā tā, bet tomēr ir kaut kādi klasiskie darbi, kas ir tik nopietni piedalījušies psihēs noformēšanā manā, ka tas joprojām ir ļoti aktuāli. Tā kā, to arī noteikti, ka nevar tā palaist garām, tā ir svarīga lieta, tā kā bez variantiem. Tad kā tu nonāci šajā lauciņā? Atkal tad jautājums, un vai ir kāds top tavs darbs? Jā, īstenībā es vakar mazliet pamēģināju paceļot, tā teikt, tajās atmiņās, lai mēģinātu kaut kā atcerēties to pašu pirmo atmiņu, kas man ar to visu lietu saistās, un parokoties pa atvilknēm atradu pat kaut kādus suvenīrus, ja tos tā var nosaukt. Es atceros, ka reāli tas bija bērnu dārzā kaut kādos 5 gados iespējams. Es atceros, ka man baigi nepatika iet uz frizētavu, un tad mamma teica, ja vienu dienu tur jāiziesim, tad nopirks man kaut ko foršu, un mēs aizgājām uz veikalu, un es nezinu, vai tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju kaut ko ar Dragon Ball saistītu, bet tā ir pirmā reize, ko es atceros. Tas bija, tur bija tādi
Tas kaut kas tāds, ko ar košļiem deva kopā? Jā, tur bija, ja nemaldos, 3 vai 2 tā kā spēļu kartis un košļi, un šis ir tas pirmais papīrītis. Man ir saglabāts pat ko. Vēsturiski. Man īstenībā bija vesela kaudze, bet es šovasar visu izmetu ārā, bet šo te pirmo tomēr atstāju. Un tur nostalģiski apsvērumu dēļ. Jā, tur. Tas, tā kā, neatceros, saku, 3 vai cik tur 2 spēļu kārtis, tā kā tajā katrā paciņā bija ar tiem kaut kādiem personāžiem visiem. Un reāli, nenoskatoties pat nevienu Dragon Ball sēriju kā tādu, es kļuvu par nenormālāko fanboju. Mēs ar labāko draugu bērnu dārzā vienkārši viņš arī tās lietas pirka, un mums ar to pietika vienkārši, lai mēs kļūtu apsēsti ar to visu tēmu, un tur varu vēl pat parādīt, jā. Man ir pat tā burtnīciņa saglabājusies no... Bet es pareizi saprotu, tā kā kāršu spēle, ko var spēlēt, vai tu vienkārši kolekcionēji viņus? Tā kā tu bija bildīts, un tu bija kaut kāda spēle apakšā. Nu, tur ir kaut kādi power līmeņi sarakstīti, tā kā teorētiski tur kaut ko laikam varēja spēlēt, tur. Tas laikam ir līdzīgi tā, kā tos Pokemonus kādreiz tās fiškas spēlēja cilvēki, vienkārši viens uz otru mēt virs un bļā, ka šis ir stiprāks par to. Nē, te reāli, protams, objektīvi tu vari novērtēt, kurš ir par kuru stiprāks, te ir tie, saku, kaut kādi līmeņi, bet mums tas bija vairāk tā, saku, kā kaut kāds, iedvesmas avots, tu redzēji tās bildītes, un tur no tām bildītēm kaut kā mēģinājām pārzīmēt to visu, zīmēt, reku te visa burtnīca piezīmēt ar visādiem Goku, un katrā lapā ir bezmaz vai Goku, tur Piccolo, Vegeta, Vigita, kā es viņu tur agrāk saucu, un reāli tas viss kaut kā... Cik ilgs laiks tev aizgāja, līdz tu saprati, ka tām kārtīm ir kaut kāda saistība ar šo seriālu? Tad es neatceros reāli, jo bija kaut kāds... Ja atceraties, varbūt bija tāds vācu kanāls Pro 7 vai kaut kā tā viņu sauca, un tur kaut kur es varbūt redzēju pāris fragmentus pēc tam, un tas likās, nenormāli stilīgi, tā kā, šitās lietas ir arī multiņu formātā, tā kā, tas ir vienkārši... Viņi radīja multfilmu pēc kārtība. Jā. Nē, mēs tā kā jau zinājām, ka tā ir multine, bet mums nebija tā kā iespējas, kur viņu skatīties, tā kā, kaut kādi lietuviešu kanāli kaut kur, varbūt laukos arī kādreiz kaut kādu kadru redzēju, bet tā reāli, ka es viņu piesaistos un visu noskatītos, tas bija tikai varbūt pirms kādi 5-6 gadi, tā kā bet tas reāli, tas bija ļoti nozīmīgi un joprojām liekas, ka nenormāli stilīga lieta, bet nākamais, protams, laikam visiem, kas arī ir šajā tā vecuma grupā, noteikti Gateways bija tā saucamais Jetix, kur bija tādas lietas kā Shaman King un, protams, Naruto. Tas ir vispār, saku, tas ietekmē to psihi tik ļoti, ka reāli, ja tā bija kaut kāda fāze, tai jau sen vajadzēja beigties, jo, saku, man ir arī 28 gadi, bet es tikko uztaisīju Naruto saistītu tetovējumu, piemēram, nopirku Spilvendrānu, kas ir ar to visu saistīta. Kas pa tetovējumu? Mums jāzina, kas pa tetovējumu, ko tu uztetovēji? Nē, parādīt, tad man te būtu jāģērbjas ārā. Tas varbūt kaut kādam OnlyFans. Vai aprakstīt bonus materiāls. Gada patroniem, tā, ja es gribu kļūt par mega gada patronu. Mums ir special content. Tas mans nevis viens no, bet iespējams tad mīļākais personāžs no Naruto, Rock Lee, protams. Visi gan jau zinās. Rock Lee, ok. Tāda mana bezmazliet dzīves analoģija animes tēlā visai ieterpta, tā kā es domāju, ka jāuzliek arī tāda lieta uz sava pleca, un šis te arī man, kā es esmu pieradījis pie audio podkastiem, tā kā es tagad baigi priecīgs, ka es kaut ko arī varu parādīt pat cilvēkiem video formātā. Man šis plakāts ilgus gadus pie sienas arī, protams, stāvē, bija tā žurnāls spicā. Galvenā trijota. Cauri spīd kaut kādu krustvārdu vīklu. jā, bet ok, audio klausītājiem mums tur ir Naruto, tas Sasuke un Sakura. Ķipa klasiskā pauze kaut kas. Tā, mums laikam vajadzētu paskaidrot, kas vispār Rock Lee bija tāds bišķiņ pa īso.
laikam īsākais būtu paskaidrot, ka viņam nebija maģijas, tā varētu teikt. Ninjutsu viņam nebija, viņam tikai tajā pasaulē visiem ir tiem krutajiem nindzām, ninjutsu, kas ir tā principā faktiski maģija, un kas tad dod tās super kaut kādas spējas, ka tu tur vari skraidīt, reģenerēt cilvēku, skraidīt pa griestiem sienām, reģenerēt, veidot savu klonus un vēl visu kaut ko viņam nebija tās. Viņš vienkārši tikai uz savu fizisko spēku un motivāciju arī bija ninja. Viņš gan diskriminēja, jo viņiem deva šitos te lakatiņus citā krāsā, lai apzīmē to, ka viņiem nav tā ninjutsu. Man starp citu, tad nesen tieši kaut kur vai no YouTube šortos vai TikTokā man tieši trāpījās kaut kāda tā scēna ar šo Rock Lee, kad viņam tur laikam tas skolo pasniedzējs vai kas, viņš tur tā kā, ka viņš var novilkt nost tur tās savas zeķes vai ko tur, un tur viņas ir kaut kādi ritīgie metāli tur iekšā ir. Un kā viņš viņš tāds, jā, es varu norāt, tāds ir tik priecīgs, tāds full power, džeka. Un tad mirkļi, un tāds, tomēr moši pastīties to Naruto un kaut kā baigs sagribējās, dažādiem episkiem momentiem, jā, viņš vēl tā bija episka cīņa, ka ķīpa. Viņi tur pusstundu runā uz vienas vietas, tur pa vienu to pašu, un tāds, negribās. Jo tā, bet jā, patīk tie stilīgie momenti. Man Rock Lee arī vienmēr ir bijis tas tāds diezgan interesants. Man šitas vienmēr, tas tur čalītis, neatceros, kā viņu sauca, viņš kaut kā tur to māla mucu, vai kas viņu tur bija, viņš nesāja sev uz muguras. Smilšu čalītis Gāra? Gāra, jā. Bļāviens, es neatceros tik daudz seriāliem vārds, taču man Naruto aiziet runas tāds, ok, es zinu, kas par ko iet runa. Tas starp citu moments tieši bija Rock Lee pret Gāra, kad viņš nometa savus tos kāju svarus, jo pirms tam viņš tā kā ar viņam cīnījās, un tad saprata, ka viņu tur daudz riktīgi, viņš tur uzliek savus tās statujas un vienkārši nomet zemē, un tu redzi to blīkšķi, kas tur vienkārši rodas no tiem svariem, un tu domā, čalis visu laiku ar tādiem staigām trenējas. Jā. Viņš bija tāds interesants varāts. Viņš bija tā kā underdog, bet galvenie varoņi bija kaut kāds Naruto, bija arī tāds underdog, bet viņš bija super maģiskajām spējām, tad tas Rock Lee bija ķipa underdogs. Come on, Naruto viņam tur tā ugunīgā laps iekšā, viņā tur mājoja or something. Jo. Jo, Naruto jau kā varonis, viņš bija bezlimita, ninjutsu enerģiju. Man, teiksim tā, man skubina viens ļoti nežēlīgs jautājums, Forč. Vai tu esi redzējis Detroit Metal City? Lūdzu, neaizvaino mani vairs nekad ar šādu tipu jautājumu. Protams, kas esmu redzējis. Tavas domas, tavs, ko tu izjūtas. Bija ok, es atceros, ka skolas laikā vienkārši klases biedram bija kaut kāds arī random playlist ar visādām metāla dziesmām, un tur bija tā Fucking Palace, ja nemaldos, tā dziesma. Un tā es par viņu uzzināju, arī paskatījos. Var ierēkt, tā kā arī tur visi pārspīlējumi un stereotipi ir samesti, bet tādā tīri foršā veidā, tā kā, nezinu, man likās tīri forši. Es jau sen neesmu redzējis, saku, 10 gadi noteikti būs pagājuši, bet cik tas atmiņās ir palicis, tā tīri ierēkšanai, kāpēc gan ne? Ja mēs runājam par pašiem, teiksim, skaņdarbiem, es zinu, ka tur cilvēki pilnīgi to albumu vai atsevišķi pilnībā klausījās. Jā, pat mūzikas ziņā tur tīri forši atceros Satsugai tāda dziesma, kaut kādus basic japāņu vārdus tu vari tur pamācīties, tā kā reku Satsugai bija slepkava, tad visi tie korosai, koroštā tur tā kā nogalināt un tur kāpēc gan ne, jā, pat mūzikas ziņā viņš bija tāds diezgan foršs. Albumu tā pilnībā gan es tur baigi nesu gājis klausīties, bet zinu, ka filma arī bija uztaisīta pēc tam. Varbūt esat redzējuši, varbūt ne, bet man gan nav sanācis. Live action, ne? Jā. Nē, neesmu redzējis. Par live neesmu redzējis. Es kaut kā negaidu, ka tur būs baigi labi. Tā kā bija, tāpat tā bija tāda riktīga komēdija, un kas sanāca live actionā no tā visa. Jo, jā, tā komēdija, viņa jau balstījās, tas pats Detroit Metal City, viņa balstījās uz visādiem tā kā sejas izteiksmiem un tiem momentiem, kas es nezinu, kā viņi, varbūt viņas pa labam pat nemaz nevajadzēja mēģināt pārcelt uz live action, bet nav redzēts, nav. Vai kurš ir, varbūt tas ir tik slikts, ka tas sāk palikt labs? You know.
Tu to nekad neuzzināsi, kamēr nenostīsies. Bet tu interesanti. Tu mums esi, no vienas puses mums esi tā klasiskā paudze, kas mums ir Naruto paudze, jo ķipa Jetiksā vai kaut kur tur rādīja, bet tāpat laikā tev bija vēl negaidīts iesākums ar Dragon Ball, jo pie mums baigi maz Dragon Ball cilvēki. Viņi tā kā nerādīja īsti. Varbūt viņi kūtos tikai vācu kanālos, tur tiešām rādīja, un tu varēji kaut ko uzķert, bet tad tev vajadzēja gan būt tam vācu kanālam, gan zināt vācu valodu plus mīnus. Vai vismaz vienkārši būt vācu kanālam, ja tu esi gan sīks, tev pofīgi, ka tu nesaproti. Jā, kad tu esi sīks, tevi jau tur neinteresē, ko viņi tur runā, tur jau galvenais ir tās daudzīšanās cenas un visas tās lietas. Jā. Nē, varbūt tu arī izvēlētos kaut ko, ko tu vari saprast, bet vienkārši piedāvājumā nebija nekas tāds, tāpēc tu skaties, kas bija. Varbūt. Jā, tā anime. Tagad tu mums cik aktīvi skaties vispār? Es esmu tāds baigi izvēlīgais krāns, ir ļoti reti, ka es tā kaut ko, ja sāku skatīties, tā līdz galam arī noskatos. Tas ir burtiski, 1 līdz 3 animes gadā. 3 tas ir labākajā gadījumā. Tā, kad reku to Dororo varbūt zinat. Ko esi redzējis? Jā, bet es nezinu, es Pokemonus baigi it kā neuzskatu par anime, bet tas jau laikam skaitās arī, ne? Tas jau standarta variants. Jā, tad visi tie Beyblade, Yu-Gi-Oh, protams, arī, to, ko rādīja tur pa TV3. Bet tā reāli sakot, tas Jetix bija tāds gateways, pirms tam tīri visu tikai ko pa televizoru rāda, un pēc tam tikai kaut kā internetā kaut ko tu uzmeklē. Protams, kurš tas bija kaut kāds ap to 12, 13 gadu, protams, populārais Attack on Titan pārņēma interneta pasauli, un tas arī likās nenormāli stilīgi. Bet tā, ka es tur baigi undergroundā super ietu un tur skatītos kaut kādus nezināmos darbus, tā arī it kā, diemžēl vai par laimi, nav. Izklausās, ka tu sagaidi tos tur pašus, gandrīz vai lielākos un ikoniskākos darbus un pieturēs pie tiem. Jā, 3 gadā tu varēsi to sagaidīt pašu labāko, kas ir tajā gadā. Tas Promised Neverland arī, es nezinu, vai tas skaitās super populāri vai nē, bet to biju paskaties arī. Tīri interesants koncepts. Viņš bija populārs, bet viņš bija, tas sezonāli populārais. Man liekas, viņš bija riktīgi karsts, tā ka viņš nāca ārā, bišķi pēc tam, un tā pagāja laiks, viņš tā kā piemirsās, viņš varbūt nav tāda super tur klasika vai kas. Bet tagad vispār ir jocīgi laika ar to animes uztver, viņi nobīdīšos. Ja kādreiz bija tas, kad bija vienmēr lielie, bija tas tā kā kaut kāds mistiskais, komunālais, visiem prātā must watch saraksts, kur bija tie seriāli. Tagad kaut kā visi vairāk pārgājuši uz to, kas ir tas aktuālais, ko rādīja, un tad bišķi tas, kas ir aizķēries no iepriekšējā laika, un mēs esam tādā hibrīdā. Ir cilvēki, kas sēž tikai uz kaut ko pazīstamu, un must watch, ir cilvēki, kas sēž tikai uz to, kas nāk jauns ārā, jo, nezinu, tam vieglāk izsekot, vai tev ir sajūta, ka jau visu veco esi redzējis, kurš ir. Bet jā, ok, viss interesanti. Man liekas, man vajag uzdot tādu jautājumu, vai tu esi gameris? Jo mums tagad vajag tik skaidrībā tādām pamatlietām. Nē, īsa atbilde noteikti ir nē. Agrāk tas bija ļoti topā. PlayStation 2 joprojām uzskatu ir visu laiku labākā konsole, jo tie bija zelta laiki, protams. Fancy, tāpat konsole bija pilnīgi. Nē, reku vēl, es gan neatradu, diemžēl, bet pirmā vispār bija tā kā, man bija tāds bootleg variants, atceraties, noteikti bija tās dzeltenās kasetes, tie kompieši tādi, kur ar, tie mikroshēmas. Jā, 8 bitu, 16 bitu, tas vecās konsoles. Pie mums tu praktiski neko legāli nevarēja atrast, viss bija pirātiskais. Tas kasetes, ko mēs pirkām tirgu, manējam tam bootleg variantam, viņas nevarēja iebāzt ar to visu, tā kā, dzelteno pašu kaseti, tāpēc viņu vajadzēja vērt vaļā un tikai to mikroshēmu likt tur iekšā. Un tam man arī bija Dragon Ball spēle, bet es kaut kur, man liekas, tā mikroshēma pat mētājs, es gribēju atrast, bet nevarēju. Tā kā tie jau bija pirmsākumi, un tad tikai Places, protams, aizgāja, un tad Xbox 360, bet vienā brīdī, tas viss kaut kā pārtrūka, un diemžēl nav sanācis atgriezties, bet es tā gribētu īstenībā, jo forši jau, protams, paņemties dažreiz. Sākās pieaugušā dzīve vai kas notika? Darbs, atbildība. Nē, tur
tā nosacīta iespējas. Vai arī metāls vienkārši aizrāva tik ļoti, kad vairs nav laika cim gamingam. Nē, ir jau cilvēki, kas atrod veidus, kā arī tās lietas jaukt kopā. Ja tu tur fonā savu kaut kādu blasto tur mūziku un vēl tur spēlē kaut kādu Call of Duty, tas man liekas vispār tur var apvienot tās lietas, jā. Bet bija viena, teiksim, indie spēle, ko nesen izlaida, un tur viss spēles process notika metāla ritmā. Ja tu tā kā, zini, ka līdzīgi kā domā, ka tu gāji un šāvi mošķu visāds, bet viss spēle ir ritmā, ka tev vajag kustēties un šaut, tev vajag ritmā. Ir diezgan daudz tādas ritmu spēles tādā ziņā. Bet šī bija tieši metāla, un tur bija diezgan pazīstamas arī grupas un cilvēki iesaistīti. Es neatceros pilno sarakstu, bet tur bija daudz viņiem viesi no visādām pazīstamām metāla grupām. Es atceros vēl, kad vēl spēlēju Overwatchu pirmo. Tad man bija brīžiem tādi momenti, kad es tiešām fonā liku kaut kādu, tur nezinu, metālu, tur darbus, kaut kāds tur power metāls vai tās metāla operas. Un tad bija, kad es tā kā ritmā mēģināju spēlēt, un brīžiem tā kā pofīgi, ka tu zaudē, bet tas tādu ritmu, tādu drive deva iekšā. Un sākās kaut kāds, kā es pārsvarā, bet tur vairāk kā tanks spēlēs, un redzēju, tur kā damage, bet, tu zini tādā momentā, ka, nav tas jādara spēlē, bet, tas Skaindors, viņš ir tik jaudīgi, labi porši spēlē, tu tāds, vai Alīno močī. Jā, citi cilvēki šo pārētuši spēlē. Vienkārši tiešām rada, Vai tu toču spēlēji riktīgi hard modā, tādā savā personīgajā hard modā, to Overwatch? Un pēc tam ir rankedā uzliec mūziku, tāds, sorry, čaļas spēlēja ritmā tikai. Neko vēl arī. Nē, bija tur, ka visa komanda besjās, ko tu dari tur? Nē, whatever. Kas atļāvos mazos priekus reizēs tev. Bet tiešām arī kaut kādi šūterīši vai kas, viņi iedod kaut kādu ar to metālu, vai kaut kā tādu jaudīgāku mūziku fonā. Ir tas kaut kāds efekts labāks pat. Ir. Kā mums Forģis no Rēzektas puses, vai ne? Jā, protams, Latgales sirds. Latgales sirds. Mums ir no Rēzeknes vēl daži cilvēki, wink. Ir. Pagad, tiešām ir tā, ka pat vairāk, tas viens čalītis bija uzrakstījis, ka viņš bija no Rēzeknes, bet tagad vairs nav, bet kaut kādi esoši arī, vai tad ir kādi vēl? Prāvēts grūti izsakot viņiem visiem līdzi. Viens personāžs nav gluži no Rēzeknes, bet tur apkaimē mitidās. Mums daudz cilvēki ir kā bijuši, bet kurš ir aktīvs UTT. Tas jo ir pierēzekne, kaut kādi lauki UTT. Mēs viņu izvilinājām uz vienu mītiņu, ka mums bija mūsu Latgales tūra. Bet kaut kas vēl varētu arī būt. Bija vēl viens kaut kāds, bet viņš arī nebija Rēzekne, viņš bija kaut kur Latgalē no tiem aktīvajiem, ko es zinu. Bet, un par kādu dzīvi ir Rēzekne pastāst mums tiem netīriem rīdziniekiem. Labākā pilsēta Latvijā, ko tur vēl pateikt? Kāda tur dzīve? Pēdējā laikā jau laikam nav baigi labā slava tur. Ja esat ziņas skatījušies, tad visādi sūdinā kārā. Kas tur ir noticis Rēzeknē? Rēzekne pēdējā, ko bija dzirdējis, ka tur notika maz izrēķināšanās. Jā, tur bija tāda neliela 90 atgriešanās sajūta, uz brītiņu. Bet man darba kolēģis, viņš sapratu, cik es tā sapratu no viņa, viņš tā kā pazina tur, tā kā abus, un vienu no viņiem, tā kā nedaudz labāk viņš viņu zināja, un tā kā, ka tur laikam tas viens, viņš tur nodarbojās, tur baigi ar tiem kokiem un tam līdzīgi, un kaut kas tur tam līdzīgs bija. Pag jūs par to, ka pie tā tepiņa tur nošāva to čāli. Pa to? Jā. Es jau domāju, ka tur vēl kaut kas parādījies tāds. Jā. Tas, es nezinu, godīgi, vai tas bija. Tas tā kā izklausās normāli. Nē, es jau paspēju piemirst, ka tur bija šitas, te kaut kādu baigo šitot, kas viņš bija,
kaut kāds ir baigais īpašnieks. Nu, viņš bija tur, kurš pelna dažus miljonus gadā. Kā man kolēģis teica, ka viņi tieši kaut kad nesen bija tur iepirkuši jauns, tur vēl mašīnas tieši kaut ko tur, un, karoči tur, tur droši vien cilvēki kaut ko nesadalīja, maz drusku. Tas izklausās pēc nesadalīja kaut ko. Fun fact, tas nebija pie depo, bet pie kā Senukai, jo depo nodega Rēzeknē pirms pāris gadiem. Tā kā. Pareizi. Ķipa bijušā depo, Moš Daniels. Tad neparādījās jauts depo, tas depo vienkārši nodegu viss, ķipa GG. Nu jā, pagaidām tie plāni tā kā pāris gadus kaut kur gaisā eksistē, tā vieta jaunajam ir atrasta, bet it kā nekādi celšanās darbi nav. Bet tas vecais ir burtiski tāpat aiz loga, reku 100 metri redzams, tā kā tā bija tāda interesanta diena, jā. Sanāk, mēs zinām apmēram, kur tu dzīvo tagad. Depiņu tūmā. Jā, tad ejam uz veco depo un 100 metru kaut kur būs mīnus no tālumā skatāmies. Varēs atrast noteikti, jā. Vienkārši kliedz porģi. Bet ok, ja mēs šito te uz visiem slepkavām asasiniem neskatāmies, kā savādāk Rēzeknē sokās. Nē, ir jau labas lietas ar māju renovācijām, piemēram, bet arī tā domes problēma arī baigi, man liekas, visur, kur Latvijā izskanēja, ka tur ar tām budžeta lietām Rēzeknē nav laikam pati labākā slava. Jo tur ir kaut kādi zināmi iztrūkumi. Bet tā visumā smuka, jauka pilsēta un nezinu, visiem noteikti jāatbrauc. Ko tu ieteiktu ierodēties uz Rēzekni, kur ir noteikti uzreiz jāiet pirmā vieta, kur jāiet? Nē, protams, ir tā saucamās bucket list turistu vietas, kas, obligāti ir jāredz, bet, vietējie tur neiet. Tas ir, protams, tas pilskalns ikoniskais, uz kuru noteikti ir jāuzkāp, kamēr tā arka tur vēl smuki ir saglabājusies, jo, protams, ka viņa var kurā brīdī sabrukt, jo tur kāp visu laiku cilvēki virsū. Bet reāli tas ir tāds baigi. Vai ir tava kaut kāda mīļa, tāda foršākā top vieta? Tur Rēzekne tās apkaimē, tur. Whatever. Jā, tagad ir ap Rēzeknes saucamo Kaušu ezeru ļoti smuka taka uztaisīta, bez maz vai visā apkārtmērā var apiet apkārt, var pabaudīt dabu, tad gar upi ir promenāde skaistā arī uztaisīta, kur agrāk bija vienkārši biezoknis aizaudzis, bet tagad viss ir smuks celiņš no tā saucamā Zemuļa, var aiziet līdz Olimpiskajam centram arī pabaudīt. Tiešām atmosfēriski ļoti. Varbūt ziemā ne tik ļoti patīkami, bet tā, ka kaut kādā rudenī vai tur pavasarī tiešām obligāti vajadzētu. Goru var apskatīt noteikti zināma celtnegaņa arī visiem koncertzāle. Tie tādi standarta objekti, ko Rēzeknē iebraucot tur pa stundu burtiski tu to visu var izdarīt, bet tā kā ikoniskākās vietas tās noteikti te būtu. Okay. Tas, ja tu vēlies stāstīt, protams, bet kā tu mums izdzīvo, ko tu nodarbojies? Jā, īstenībā baigi precīzi uzjautāji ar to izdzīvo, jo tas ir īstenībā tāds ļoti normāls, bet ļoti sāpīgs jautājums savā ziņā. Es pat nezinu, cik mums laika ir palicis, jo tā būtu tur vesela cita opera. Es pat nezinu, vai to cilvēki grib klausīties, es baigi pat gribu par to visu stāstīt, bet sanāca pirms jau daudziem gadiem nopelnīt savu, tas ir stulbs veids, kā to pateikt, sanāca dabūt pirmās grupas invaliditāti, un kopš tā brīža tas viss ceļš, tā kā ir saistīts ar to visu. Es nezinu, kāda ir tā statistika, cik cilvēki vispār tiek ārā no tās bedres un tiek vaļā no tās pirmās grupas. Nezinu, cik tas ir iespējami, neiespējami, bet man tā kā nav kaut kāds rezerves variants, tāpēc man viss spēks, visa enerģija, viss laiks no rīta līdz vakaram 24, 7, 365 ir veltīts tām aktivitātēm, lai tā kā rehabilitācijai? Paša rehabilitācija, ja to tā var nosaukt. Jo... Jā, bet tu domā tā kā mentālo vai fiziskos?
Vai visu? Abus divus? Abus divus, jā, jo tas ir, protams, saistīts ļoti cieši. Tā kā, jā, tas viss laiks tiek tam veltīts. Tāpēc tā izdzīvošana, tas gan ir, laikam, tā vairāk tīri ar to mentālo saistīts, jā. Jo, kad tu esi iesprostots gadiem praktiski istabā un tu nevari darīt to, ko tu gribi, tu nezini daudz lietas, kas tavu vecumā cilvēkiem liekas normālas. Tā ir vairāk tā izdzīvošana, tāpēc tur ir jāstrādā arī, kā jau teici, gan fiziski, protams, gan mentālais nav mazāk svarīgs, jo ļoti viegli pazaudēt prātu, man liekas, ir tādā situācijā, tāpēc jāstrādā ar tām lietām, tas nav maz svarīgi, tāpēc kaut kā tā. Nē, protams, tu atradīs kaut kāds mūsu komuniešu vēl kaut ko, kas tieši teikt, tā būtu ideālā dzīve, ka tu tur iesēdēs mājās tikai pie kompīšu, bet tagad tev tā iespēja zūd, tad kaut kā uzreiz stipri sāpīgāk paliek, tas vairs nav tik liels sapnis, kā dažiem liekas. Zāle vienmēr visur ir zaļāka, protams, žoga otrā pusē vienmēr dzīve ir labāka, bet tu vienmēr gribi, lai tā būtu tava izvēle, ka tu sēdi pie kompīša un neko nedari. Tu negribi, lai tev tas būtu piespiedu kārtā. Tā kā tur sākas problēmas. Es jau uz brīdi baidījos, ka tu līdz sāks sudāt par to, ja oi, zāle visam palīdz. Es dzirdēju sākumu pa zāles, tad opā. Bet mums aizgāja teiciens, nevis kā. Man nav tādu kontaktu, es jau neatteiktos pamēģināt, protams. Bet un ko, nē, mēs neko nesakām, Latvijā nelegāla lieta. Mēs gaidām legalizāciju visi. Bet no tomēr, ja kāds zina, tad atsūtiet vēstuli. Privāti, ne caur fórumu. Privāti fórumā sūtot. Forši sūtam vēstuli. Un pēc tam man ķipa atnāk ziņa, taču par reku tava daļas, tāds kāda daļa, ko daļa? Kāpēc esmu iesaistīts? Izmantojam vienkārši kodinējums, rakstam, vai gribi banānus vai kaut ko tādu, es jūs sapratīšu. Nē, mēs visi braucam uz Nīderlandi, kur ir dekriminalizēta UTT, un tur mēs varam ņemties ar lietām. Tāpēc, ja kāds runā par zāli, mēs runājam par Nīderlandi, ne Latviju, Nīderlandi. Atceramies Nīderlandi. Mēs runājam par Latvijas zāli, mēs runājam par margarietiņām. Vai jūs gribat margarietiņas nopirkt cienītais priekš tējas? Okay. Es iemetu tādu aci šitajā te mūsu metāla kāsta lapā, jā, un es skatos, ka mums pēdējais izdevums jau ir 153. Kā tas tā sanāca, ka tu mums jau esi tāds rūtīts podcasteris ar virs 150 epizodēm? Tas īstenībā varbūt nav tik daudz, ja tu paskaiti to, ka tas jau pasākums top 7. gadu. Tā kā tas nav tik daudz īstenībā, jo mums īstenībā relatīvi reti tās sērijas iznāk. Tagad esam nonākuši bez mazliet pie tāda 1 līdz labākajā gadījumā 2 sērijas mēnesī. Tā kā tas ir vienkārši cipars iespējīgi varbūt liekas tā uzreiz, ja tu paskaties, bet ilgtermiņā, tā kā, tas ir ok, teiksim tā. Darbojaties pie projekta? Tā kā mēs esam, taisam, vai tu viens tikai darbojies? Jā, es sākotnēji aizsaku visu pasākumu to viens pats, bet, protams, ar laiku tu saproti, ka tas nav tik interesanti un paliek, protams, drusku garlaicīgi un divatā, protams, ir savādāk. Tas nav vienkārši monologs un sarunas veidā, tas viss var aiziet kaut kur savādākos, dažādākos virzienos un visādāk citādākas iespējas parādās. Tā kā tas, protams, ir daudz interesantāk sanāca atrast, vienu čalīti šautauts Renāram. Un kopš tā laika mēs tā kā arī divatā ņemamies. Protams, ir viesi šad un tad un visādas tādas lietas. Kā vispār, teiksim, jūs, tur viesus atrodat, kā jūs tur izdomājat, teiksim, kas jums ir interesants, vai jūs kaut ko, tur vienkārši ieraugat tā, davai, šitais ir jāpaņem, jāparunā šo cilvēku. Kā jums notiek, kā metodi? Jā, laikam, tā atbilde jau arī tavā jautājumā ir atrodama, ka vienkārši tas, kas mums pašiem personīgi tā kā liekas interesantāks, to mēs arī pamēģinām uzveicināt, jo
Latvijā jau nav tik neiespējami sasniegt tos cilvēkus, kas rada to mūziku. Tie kontakti savā ziņā ir nodibināti diezgan tādi ok. Jo sākot vispār man nebija pilnīga nulle. Es to sāku vienkārši bez jebkādiem kontaktiem, bez jebkā tīri uz tāda entuziasma līmeņa, un tad gadu gaitā pamazām ir kaut kādi kontakti nodibināti tā vietējā scēnā, un jā, nav cilvēki jau labprāt atnāks un parunās, kāpēc ne, viņiem jau sliktāk no tā nekļūs. Jā. Te pie mums jau Latvijā, varbūt es pat diži vienīgais mēdījis, kas piedāvā viņiem, es pieņemu, ir mazāka grupa vai kaut kā, mēs jau ierēcam dažreiz, ka mēs tā kā esam labākais smagās mūzikas podcasts Latvijā, jo esam vienīgais. Bet, protams, ka pastāv radio raidījumi, kas tā kā ir arī uz to visu orientēti, tā kā tur nav tik traki, protams. Bet tīri podkasta formā, īpaši, laikam, baigu alternatīvu nav. Šito prikolu mēs arī komunās jau gadiem sakam, ka ķipa labākie, jo vienīgie. Bet 7 gadi, kas tev noturēja 7 gadus, jo tas tāds interesantākais, ka tu redz, mums esi reāls satura veidotājs, jo zini, cilvēki, kas citreiz pasaka, vai es pamēģināšu sataist knapi vienu epizodu, kaut kādu tur 2, 3 un visu noguru, ķipa nebūs vairāk. Jo tev ir tas drājus, ka taisīt reāli 7 gadus, mēs pirms 7 gadiem bijām pavisam citi cilvēki, visdrīzāk visi 3. Kaut kādā ziņā, jā, tur laikam atkal jāatgriežas pēc tā vispār, kāpēc klausos to mūziku un kādas sajūtas tā mūzika rada, jo tā ir tā reālā mīlestība vispār pret to visu pasākumu un vēlme arī ar to dalīties. Un tu vari saprast to, ka es to daru pareizo iemeslu dēļ, ja tu paskaties uz tiem skatījumiem, jo reāli, normāls cilvēks ar tādiem skatījumiem, nedarītu to vairāk tālāk. Tā kā, ja tu tur esi uz kaut kādiem finansiāliem mērķiem tendēts, protams, ka tas ir galīgi garām, bet mēs to nedaram nekādu tur skatījumu vai tādēļ. Tas ir vienkārši tīri priekš sevis, varbūt pirmā kārtā, ka tu, ja pašam tas interesē un ir tas entuziasms, tad tie skatījumi tā kā nav tas svarīgākais. Un tāpēc arī vienkārši tas tā kā vakar klausījos tieši to Deodiumu, to podcastu, un jā, kā viņi tur arī paši teica, Džeki, ja jūs gribat, mums arī konkrēti viņš teica, minēja, ka pa Latviju, kad, ja jūs gribat, ka Latvijā nodarboties ar mūziku naudas dēļ, tas ir nepareizi. Viņi to sauc par dārgu hobiju, cik es atceros. Tāds hobijs, varbūt tāds tur lejā, tur jau, kā saka, jau no sevis spēlē tur lētāks vai dārgāks tur hobijs, bet tas ir, tas var kļūt varbūt kaut kādu peļņas avotu, bet tas būs laikam varbūt tāds kā side hustles brīvā laika. Tie ir tādi bonusa ienākumi, jo, piemēram, pat, ja tu paņem Skyforger lielāko Latvijas metāla nosaukumu, tad jau, viņiem tas arī nav pamata darbs. Viņiem tur ir savas profesijas arī, un tas ir tāds tā kā blakus pasākums. Jā, es pieņemu, ja pat sanāk kaut kāda nauda, tad tu varbūt saprātīgs cilvēks būdams neriskēs likt visas olas iekšā tajā groziņā, ka tagad mēģināšu būt profesionāls metālists Latvijā, ka tāds pat ja man sanāk tur alga, vai es jau paturēšu savu profesiju prātā. Bet tas pat nav tikai Latvijā, reāli pat globāli skatoties. Reāli nav super mega daudz, ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem citiem žanriem. Protams, ka ir kaut kādas veiksmīgās tūrējošās grupas, kas var iztikt tikai ar mūziku, bet reāli tādu nav baigi daudz. Tā kā tas nav tikai Latvijā, bet vispār arī pasaulē. Tīri metālā. Izmaksas jau arī tur ir diezgan daudz. Es pieņemu cilvēku daudz, izmaksu daudz. Ja, mēs šeit taisot kaut kādu podcastu, internetu šovu, ja mēs gribam, mēs viņu varam taisīt pilnīgi bez maksas. Tas mēs kaut ko maksājam, mēs tā kā bišķiņi iečakarējamies kvalitātes dēļ vai vēl kaut ko. Mūzikas grupā, ja tu tūrē, tev tur tā kā nav varianti, tev ir izmaksas. Un tad beigās visu, ko sapē, un tāpat uz to paru cilvēku vajag dalīt. Minimums vajag nokļūt no viena punkta līdz, kaut kur otram punktam, kaut kādā veidā. Nē, var iet ar kājām. Jau arī vajag. Sev tur, atzotē uz muguras vēl kaut kā sakrājot, iet ar kājām, maksimāli čīp. Un vēl moktur nekad autostopu nodarboties. Rainers jau ir lēdz, bet tu viņš arī maksā.
Tas ir kā apsvērt, bet tomēr strādājošs variants varētu būt tāds piligrimi ceļojušiem menestreļi. Es noteikti, ka ir kaut kādi šie ceļojošie mūziķi, kas tur pie tam, nezinu, uz ielām spēlē, un tad sakrāja naudiņu, lai nākošo ģibu spieturu un brauktu kaut kas tāds noteikti. Jā, noteikti ir. Kad, jā, kaut kā jau viņi ceļoja. Cilvēks sev, viņiem patīk vienkārši tas, jā, viņi mīl to procesu. Nezinu, ceļot katru, nezinu, tur dienu vai nedēļu, mēnesi, tur citā vietā ar citiem cilvēkiem atrasties un viņiem, nezinu, tur koncertēt un vēl kaut ko darīt. Bet nav jau tā, ka metāla kāds prikals, es parudājis bišķiņ ar cilvēkiem īstenībā kaut kādiem mums arī komunā UTT. Viņi īstenībā daži pat zināja pa metāla kāstu iepriekš. Viņi bija teikuši tā, ka zināja, ka tāds eksistē, viņi nebija aktīvi klausītāji, bet viņi zināja, tāpēc īstenībā tev tas metālistu rīčs tev ir, un tāpēc nav jau tā, ka tu neesi neko sataisījis tur skatījumi jau arī kaut kādi ir. Tas jā, vai tas ir priekš mazas grupiņas cilvēku, kas ir vietējā dedicated? Protams, jā, bet nav jau tā, ka tu tā kā pilnīgi runātu tukšumā 7 gadus, ka tev tā sekotāji kaut kāds pulciņš ir. Es arī skatījos, ka tu kaut ko tur Facebookā bija kaut kādus tur jautājumus vai ko izmets, un tur arī tur kaut kāda aktivitāte cilvēki bija, vai nav jau tā, ka galīgi nekā nebūtu. Protams, jā, vai tu pelni sev mēnešu algu tikai uz metāla kāstu rēķina? Nē. Pie mums tur ir tas lielāks čakars nekā varētu būt, nezinu, angliskajā sektorā. Nē, pie tam tas, ka tas tiek taisīts tā kā Latvijas, es neesmu pētījis, bet spēļau, ka noteikti angļu valodā noteikti ir vairāk kaut kādu metāla virziena podkāsti, un pat iespējams par visādiem vēl subžanriem, tur atsevišķiem, tur nezinu, tur kaut kādiem atsevišķiem death metāliem, un ir atsevišķi kaut kādiem tur, nezinu, viking metāliem un tam līdzīgi. Bet priekš Latvijas tas tiešām nav diezgan forša lieta, tu var tiešām saprast, kas te notiek Latvijā šeit un tagad, un it īpaši ar grupām lokālajām, kad, notiek šī saruna, tu vari, piemēram, paklausies par Deodiju, un diezgan interesanti bija. Es ik pa laikam, viņi man bija kaut kur, reizēm cirkulēt cauri, kad man uznāk kāds metāla periodi, bet, kā saka, akūts metāla trūkums organismā. Steidzam, vajag metāla injekciju iekšā. Tas tā kā daktars, jums trūks metāls tur organismā, jums vajag tur jāsāk klausīties tāds vitamīnus dzert. Jā, diezgan interesanti, bet tiešām paklausīties par to viņu aizkulisi, kā viņiem tur notiek, kā viņiem tur, teiksim, tur ir tās lietas, kuras tu varbūt tā kā kaut cik, ja tu saproti, kā industrija strādā, tu, tā kā viņas ir acīm redzamas, bet, interesanti paklausīties vienalga, kā tas konkrētai grupai, kā tas vispār te Latvijā notiek, kā viņiem vispār iet, un tā, un vēl. Tā kā tas jau vienmēr forši, ka Latvijā kaut ko taisīt, jo tur ir. Mēs jau esam tie modernie, nezinu, latviešu kultūras uzturētāji pa savam, ka mēs internetā kaut ko publicējam, kaut ko uzturam, kaut kas ņemās, jo savādāk nebūtu īstenībā. Ka toreiz sāka, ka tie joki, mēs esam vienīgi kaut kādi, bet tiešām situācijas ir, ka jā, tā ir. Ķipa, ja ne tu, tad principā vienkārši internets būtu tukšs, neviens neko nezinātu nemaz. Tāpēc tāds interesants Latvijas tirgus. Redzējis, kur viņš īstenībā ies, viss kaut kas varētu notikt. Varbūt būs kādi lielie vārdi, kurš zina, varbūt kāds no mums vai kāds zina, varbūt kāds popularizēs vairāk latviešu tīklu. Jo daļai cilvēki zina tādu sajūtu, ka viņi kaut kā, nezinu, tā kā sākuši smādēt to latviešu tīklu, kaut ko, kad paklausies tur kaut kāds vecāks laiks, kad cilvēki, kad internets bija tāds mazāk, ne tik globalizēts, viņš bija tas bišķi noslēgtāks, ka bija tā kā lielāka bari un cilvēki vairāk tusēja vietējos resursos un tagad daudz uzskata, ka, teiksim, vietējā nav vai jēgas. Bet tas viss var mainīties, tur visādi prikoli var sāk gadīties īstenībā. Bet vai tev vispār, mums ir 150... Vai tev, nezinu, ir kaut kāds tas, varbūt tur ķeksītis sapnis vai kas, ko tu gribētu, nezinu, viņā sasniegt, vai varbūt kādu
tev ir persona, kuru tu gribētu, nu, ritīgi, nu, tu nezinu, tu ar viņu paprunāties, nu, nezinu, tavs dream musicians kaut kāds, kaut kas tāds eksistē. Vispār, jā, nu sanāk, ka uz podkasta 5 gadu jubileju vienu no tiem tādiem podkasta sapņiem, mērķiem, ja to tā var noteikt, es izpildīju, jo tā bija saruna ar tādu pašmāju mūziķi Sovaļnieku, kas ir tepat arī no Rēzeknes, bet nu tā mūzika ir nenormāli fenomenāla, un viņš pats kā cilvēks arī ir super interesants, tāpēc pirmo sēriju rakstot man vienmēr kaut kur iekšā sēdēja tas mērķis, ka kādreiz es ar viņu noteikti gribu parunāt. Un arī īstenībā lielākā daļa no pašmāju mūziķiem pie mums jau ir bijuši tā kā nosacīti tie Latvijas griezti, jau ir sasniegti tā kā tur potenciāli, ja tā var pasapņot, var padomāt par kaut kādiem ārzemju māksliniekiem, jo ir pāris intervijas arī angļu valodā pieejamas. Tā kā, nu, tāds nosacīts elks ir tāds Justa no grupas Hatebreed, viņam arī ir iespējams populārākais pat metāla podcasts kā tāds vispār pasaulē, iespējams, nu, viens no stabili populārākajiem, un, nu, ir tāda cerība iekšā, ja kādreiz viņi varbūt iestūrē cauri Latvijai, tad kaut kā varētu mēģināt sazināties un sazīmēt kaut kādu tādu interviju, cik iespējami vai neiespējami tas ir, es nezinu, bet tā kā tu uzdevi tādu jautājumu par kaut kādiem sapņiem, tad, nu, tas laikam būtu tāds, kas pirmais ienāk prātā. Vai tev pēc visu šitā lielā darba UTT, vai tev ir kaut kādas radušās, nezinu, atklāsmes pēc tam 150 epizodēm, ka tu esi kaut ko sapratis, nezinu, kļuvis viedāks šī laika gaitā? Tā, nezinu, grūti pateikt. Nu, es tā kā nenosauktu to, ka tas ir tīri tā bezjēdzīgi zemē nomests laiks un lieta, ka tomēr liekas, ka, nu, vai to bija vērts darīt? Nu, noteikti, ka bija, jo tu tomēr tādā veidā iegūsti kaut kādu jaunu informāciju. Noteikti, ka tu esi spiests kaut kādā ziņā vairāk iedziļināties tajā mūzikā, varbūt vairāk klausīties, lai nebūtu tā, ka tu nerūpīgi, par ko tu runā. Tev tomēr, ja tu kaut kādu saturu laid ārā, tev tomēr ir jābūt kaut kādai zināšanu bāzei, jo savādāk, man liekas, cilvēki diezgan viegli var sajust, ja tu tur kaut ko mēģini tēlot un izlikties, ka tu tur kaut ko saproti, bet īstenībā nu, nav pamata tam nekāda. Tāpēc, jā, nu, jauni kontakti arī ir izveidoti, jauni cilvēki iepazīti, sasniegti, kas citādākā veidā, nu, noteikti nebūtu nonākuši kaut kādā redzeslokā. Tāpēc es domāju, ka bija vērts vairāk laikam tomēr pozitīva nekā negatīva. Tas viss ir nesis. Tad tev liela atklāsme tāda, ka bija vērts rakstīt. Bija. Ja tu dotos laikā atpakaļ un jaunākajam sev teiktu vārdus, tu teiktu, ka bija vērts, ka ir vērts. Jā, un es domāju, ja būtu tā sajūta, ka nav vērts, tad mēs vienkārši jau sen būtu to visu atmetuši un tas netiktu turpināts, bet tā kā tas viss joprojām ar relatīvu regularitāti tiek darīts, tad man liekas, ka tas arī tā kā pats par sevi runā. Nebija tādas atklāsmes, kā, divreiz pārliecinies, ka nospied ieraksta poga. Jā, tas jau standarta varianti, protams, tādas lietas, tas jau obligātais komplekts, kas nāk līdzi visiem, kas tādas lietas dara. Tas tāds vienu reizi izdomāja nepārbaudīt, vai viss strādā, un tieši tajā reizē nekas nestrādā. Nē, bet zin kā vispār arī tā lieta kaut kādā ziņā tu iemācies strādāt ar kaut kādām programmām, ar audio apstrādi, piemēram, un tas man ir arī palīdzējis ar rādio kaut kādu saistību izveidot, arī ir sanācis mazliet tur piestrādāt, tā kā, nu, tīri forši, reāli, bez kaut kādām profesionālām zināšanām, bez kaut kādas mācīšanās, tu vienkārši ar kaut kādu pašmācības praksi reāli tiec pie reālām darba iespējām, tā kā tas arī forši ir. Nē, tas, protams, jau kurā gadījumā šādas nodarbes, viņas tev dod, kaut kā to zināšanu, saprašanu. Tā ir, principā, vispār, tu tā kā, mazāk baidies, tur kaut kādām tām programmām pieskarties, ir cilvēki, kur tādu, es jaunu
kam tur nē. Un tu, kā, nu, jā, tu kā, visu laiku kaut ko apgūst, kaut kādas jaunas lietas, jaunas feature, vēl kaut kāds tur varbūt lietas jau, jā, kaut kāds, tev ir jau pamatā eksistē kaut kāds, nezinu, jau izstrādāts schēma, nu, kā tur ierakst, kā tur apstrādāt, tam līdzīgi, bet tepat laikā, nu, vienalga, tu visu laiku to pieslīpē, izslīpē, vēl kaut kā foršāk padari. Nu, tas rock, tas ir labi. Jā. Kāds tev vispār ir intereses pēc, kāds jums ir setups, kā jūs vispār rakstat metāla kāstu? Nu, mums ir tāds ļoti, ļoti amatieriskais variants, jo sākumā mēs vispār rakstījāmies ar telefonu. Vienkārši tā kā katrs palaiž telefonā balsi ierakstu, un tā vēlāk viņu tur kaut kā salipina kopā. Protams, kvalitāte diezgan drausmīga, bet nu, nav jau tā, ka mums tad būtu kaut kas baigi krūtais reku, man pat nav. Es gribu nopirkt to tur. Tā kā viņš tas būmārums saucamais, kur tu pie galda pieliec, ka tu vari vismaz tad normāli sēdēt, ka tev tas mikrofons, nu, tas statīvs saucamais. Tas tā kā man ir. Jā, tā kā mums, bet šitas te ir tā kā paštaisītais pop filtrs un USB mikrofons, un tā kā nekas baigi fancy, te nav diezgan basic. Bet šito setupu mēs, vismaz bonus tāds, ka mēs viņu tā kā varam arī laukā paņemt ārā, esam forši patīk ik pa laikam ierakstīt tādas tematiskās sērijas, piemēram, tur esam Mežotnes pilskalnā bijuši vai tur Dubultu pludmalē, un tur jau kompīti paņem un mikrofonu, un tur praktiski jebkur ierakstīt, tā kā nav nekāda studija. Jā. Nē, ja godīgi, es neesmu līdz galam sapratis tos cilvēkus. Man liekas, ka tas nav bijis diži adekvāti. Zinu, ka tur kaut kāds cilvēks sāk taisīt, pie mums vietējais sāk taisīt ierakstu. Tāds skatīties, ka viņam ir kaut kāds tas, ķipa, lielo podcasteru standarta mikrofons, tur statīvs, visu tāds skaties, brāviens, tas setups vien tur kaut kāds dažus tūkstošus maksā, un tu tāds uz startē. Kā tu precīzi grasies šito te atmaksāt? Ok, ja tas tev tīri hobijs un tu zini, ko tu dari, bet viens skatoties uz Latvijas reālēm un to visu, tas jau baigi adekvāti ir, ka tev ir kaut kāds USB miķītis un tur uz tā strādāt. Nu, tur tev nav nekāds super mega šovs, tagad būs super mega šovs ar cilvēku kalniem un vispār, nu tad sapirks visu kaut ko dārgāk, savādāk. Priekš audio galvenais jau nemaz nevajag neko daudz, tur tevi var skaidri dzirdēt, ir ok, nevienam to super izšķirtspēju papildus, ko tu dabūsi iztērējot 10 reizes vairāk, pa savam nemaz nevajag. Vismaz, kad es klausos, piemēram, podkāstu, es galīgi neaizdomājos, šits bija dārgs miķīts, jā. Es dzirdu to izšķirtspēju. Tā problēma, kad, vai nu cilvēks, viņš, nezinu, tur ierakstā, nezinu, tur nosacīt meklētājā, un viņam izdot tur, šitais mikrofons, tas ir pats labākais tirgu, un, must have, un cilvēks tāds, davai, ņemu pērku. Vai, viņš, cilvēks, attiecīgi, viņš neko vienkārši nezinu, tā kā īpaši, nesaprot, vai viņam nav šīs informācijas, ko vispār varbūt vajag, ko nevajag, sākumā, kuras ir tās liekās lietas. Jā. Jo tikpat labi var pieņemsim, tas pats ir tas Blue Yeti mikrofons. Tur ir viņam USB versija un ir, tā kā ar šito džeku versija. Ja tu palielam šeit cenā, viņi tur arī super līdzīgi. Vienīgais tas, ka džekam viņam ir biškiņa skaidrāk, tā kā skaidrāk tur tā izšķirtspēja, biškiņa kaut kas tur viņam esot nedaudz labāks. Viņš kaut ko tur mazāk uztver, kaut kādus sāņu trokšņu, var tā kā šo džeku, tad labāk nopērst, ja tev ir iespēja. Ja tā kā nav, ok, tad viņš arī it kā nav slikts, tas. Man liekas, ar šito ir vēl viena tāda lieta, ka cilvēkiem ir tāds maldīgais uzskats brīžiem, ka viņi tāds, man būs augstāka kvalitāte, bet tāda tehniskā tīri. Man tas klausīsies vairāk, būs labāks šaus, tas, ja man būs miķītis dārgāks, tas būs tās. Gan realitāte ir tāda, ka tev vajag vienkārši labāk šautaisīt, atrast nišas, kas būs pieprasītāks, jo daudz, tur arī īstenībā ir visai drāņķīgi webkameriņu un mikrofoniņu, kamēr var redzēt, kas notiek un dzirdēt, kas notiek. Audio bišķi čakars ir tāds, ka cilvēki, man liekas, mazāk piedod to, ka ir riktīgi drāņķīgs audio, tas ir trakāk nekā, ja tev ir riktīgi drāņķīgs video. Ja tev ir labs audio, bet drāņķīgs video, sadzīvot var, tur arī, mēs neko tādu nerādam, seju redzi, ok, skaidrs, nav tik
traki. Bet priekš labu audio nevajag daudz naudas. Tev vajag vienkārši kaut kādu miķīti, kas nefonēs pats briesmīgi, un tad tev vajag sēdēt istabā, kurai nebūs briesmīgi atbalsts, un čipa tev ir Arī fakts, jā. Jo... Jā, arī bieži vien kaut ko mārketings arī tur, nezinu, tur kaut kas tur Razors vai kas tur vairāk tur iemetīs pīķi mārketingā uz to mikrofonu, kur to mikrofonu tu dzirdēs da jebkuru uz katru stūra, viņš būs jebkuram tur podcasterim, jebkuram tur blogerim, ne blogerim, un tu tāds skaties, jā, šitais laikam ir baigā manta, šitā ir jāņem. Pasties uz ceņņi, figaši viņš tur 300 eiro, tu labi, tu tāds nopērts, un pēc tam tāds domā, vēl šitiem 300 eiro, bet vai es varēju nopirkt lētāk un palielam to pašu, varbūt man pietiktu. Varbūt citi cilvēki neredzētu atšķirību dīži, varbūt tur audiofīļi kaut kādu tur tāda, šeit. Ar šitiem jau būs prikols, kad tu atradīsi tā audiofīļu video, viņš tur 30 minūtes labās to mikrofonu, cik viņš briesmīgs ir un cik dārgi maksā. Protams, var gadīties, jā, tā ir atkal tādi, jā, tā ļoti izreklamēti mikrofoni, bet viņi tiešām ir, tā kā labi, viņi savā laika gaitā tiešām ir, cilvēki pateikuši visi, ka jā, par šo cenu viņš ir okei. Tas tā kā savu sniega bumbu nopirku un, jā, tur 50 eiro, es laikam vidusskolā mācījos, neatceros, bet man 50 eiro bija tās diezgan nopietna summa, bet tāds, it kā visi saka, tāds ir okei, priekš starta, priekš ierakstiem, maksimāli tas nosistās. Es iztērēju tās 50 eiro, viņš jau man šeit gadus 10 laikam kā bumbu, viņi strādā. Viņi vienkārši strādā, viņi nosaka visus caurumus. Joks jau audio, nekādas revolūcijas audio to notikuši ļoti, ļoti sēdi. Kamēr tu vari pieslēgt, tu tev strādā, kamēr kaut tavs USB standarts nav izbaidies, un pēkšņi viņš vairs neatbalsta neko. Viss strādā, tie, kas ir analogie miķīši, tur, kamēr kabeļi sajiet kopā, viss tev ir bumbās, viņš strādās. Kad es biju pakojis vaļā sniega bumbu, man bija nokritis uzreiz pirmajā reizē. Cip svarīgākais uzrakstīts, kas apzīmē, ka tā ir sniega bumba. Man bija kinda vilšanā, bet tā bija saika, ka man kaut kāds ķīdies iesvērēt. Man bija tiešām tā doma, moški iet pakaļ, tā kā atpakaļ, tā kā pretenzijas izteikti, kas te tā ir, fīgiņa, bet, jā. Neko, kā ieliek atpakaļ, tu tajos caurumos viņš turās, ja es viņu īpaši netrebelēju. Tā, es domāju, mēs tā lēnām virzoties uz beigu daļu, mēs varētu virzieties. Tātad Forge vai kaut kas tāds, nezinu, kāds tavs aizraušanās vai kaut kas, vai mēs atstājām kaut ko nepateikt? Es domāju, ka nē, tādiem lielajiem stūrakmeņiem visiem pieskārāmies. Kaut kādi baigi lielie akmeņi nav palikuši neapgriezti otrādāk. Tās šautauts komuniešiem. Nē, Malači vispār prieks. Es tiešām, kaut kā nebiju gaidījis, ka es vispār dzīvē kādreiz vēl atgriezīšos pie kaut kādiem fórumiem un tādām lietām, tā kā es biju patīkami pārsteigts atrast tādu lietu un redzēt, ka tur ir aktivitāte un ka cilvēki ir tik pretīm nākoši uzreiz bez maz vai uzņem tevi tā kā savējo un tiešām tāda patīkama maiga sajūta, tā kā sveiciens visiem, paldies, turpiniet tāpat. Vai ir kaut kas tāds, ko tu, nezinu, gribētu redzēt komunā, tev liekas, ka mums vēl kaut kas trūkst, vai kaut kas tāds, ko varētu vienkārši pamēģināt? Tas ir var teikt Rēzeknes mītiņi. Nē, reku rakstīja, ka jūs teiktiskā no visa. Nē, man īsti ir viens tāds baigais sīkums, kas man ir tāda triggero, bet es nezinu, tas ir tajā notification, tajā panelītī kaut kā gribētos, lai viņu varētu tā kā iztīrīt, ja tu kaut ko paskaties, tad viņas visas pazūd no tā saraksta, un tev ir tāds smuks, tukšs loks, un tad, ja kaut kas jauns parādās, viņa tur izlēc. Jo citreiz, man liekas, es kaut ko varbūt palaižu garām vai kā, ja viņas tur tā kā visas... Citu piekrītu daļēji, ka reizēm, gribās patīrīt tos dažs notifications ārā, lai tā kā varbūt atstāt kaut kāds tur, citas primārākas, svarīgākas lietas, Tā kā, ja tu uzspied uz tām vēstulītēm vai sirsniņām, tad ir ok, ja viņas tur visas rādās, bet tajā kopējā lodziņā, kur visi tā kā
kopā rādās, tur būtu forši, ja varētu tā kā iztīrīt. Nu, bet tas tāds baigais sīkums vienkārši, kas mazliet kaitina, bet tā jau globāli neko nemaina, protams. Jā, tas ir tāds dziņa prikals. Teorētiski to var izmainīt un izlabot, bet tas ir tāds, ka tu sēties un tev vajag kodēt, un tas mums drīzāk nav resursi priekš kaut kā tam līdzīgi, jo man toči darbu pilns, ar ko darīt, un visam nepietiek, un viss kaudzes mums visādiem projektiem, idejām, lietām, ko izdarīt, vienmēr atliek sūtēt. Bet jā, tur vienkārši tas viņš strādā. Danielam privāto ziņu. Jā, ja kāds grib kaut kādu spraudu taisīt, un mums der šis spraudnis, tad mēs varam, protams, pamēģināt. Cerībā, ka nekas nesaplīsīs briesmīgi. Un jā, tā kā fórums ir open source, tur var veidot lietas. Bet jā. Nu, ja mums vienīgais tas tāds, ko varētu izmainīt, tas būtu notifikācijas, tā īstenībā baigi ok, sanāk, mums nav liela šito te grāku. Jā, nu tad uz šīs jaukās foršās nots es pieņemu, ka mēs varam beigt. Jā, es domāju, ka mēs varam beigt tā. Paldies, Forge. Paldies jums.